Svētības brāļiem un māsām. Slava Dievam par šo iespēju būt šeit, sanākt kopā, ka mums tās ir. Paldies par gaismu, bez spožas gaismas, bet mēs zinām, ka viņš ir mūsu spožais saules stars. Šis periods, protams, man liekas, kā katru gadu ir tāds pārdomu periods, tāds tiešām kaut kādu atziņu meklēšana lielāku, dziļāku. Katra sezona ir tāda, bet šis ir īpašs laiks. Tiešām pirms Ziemassvētkiem tas ir ļoti īpašs laiks, vismaz man. Un slava Dievam par to. Slava Dievam par to, ka mēs tikai pieminam šo gaidīšanas laiku un to, ka Jēzus nāca kā bērniņš, bet mēs fokusējamies vienmēr un paliekam fokusā uz to, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir uzvarējis, ka viņš ir dzīvība, kas ir nezūdoša, nemirstoša un vienmēr uzvaroša, kas ir spēks pār visiem spēkiem, uzvara pār visām uzvarām un vārds pār visiem vārdiem. Slava Dievam! Slava Dievam! Aleluja! Amen! Un tas, kas man šodien ir sirdī, un es gribu droši vien dalīties ne tikai pēdējā laikā, bet jūs ziniet, mēs ejam cauri sezonām. Un šīs sezonas, es vakar dzirdēju brīnišķīgu tādu salīdzinājumu, tas ir tā kā, kad lidmašīna paceļās gaisā, kad lēnām ceļās, un tad ir tā mākoņu daļa, tā cīņas daļa, kur bieži vien ir arī turbulences, mēdz gadīties, bet jūs paliekat mierā, jo jūs zinat, ka tur ir prasmīgs speciālists kapteinis. Un šīs sezonas, kad mēs pārējam, arī mūsu sezonās mēs esam šajās lidmašīnās, varētu teikt, bet mūsu kapteinis ir viņš. Viņš. Amen. Un paceļoties, tad jau virs tiem mākoņiem, mums atkal iestājas miers. Mēs esam izgājuši jaunā līmenī, jaunā spēkā, jaunā uzvarā. Un tad mēs tur paliekam. Tad pēc kāda laika mums atkārtojas, bet jau citā līmenī. Un vēl tāds brīnišķīgs ir angļu valodā teiciens new level, more devil. Tā kā jauns līmenis, jauns dēmons. Un aleluja par to. Un jo tālāk tu ej, jo lielāks prieks par to. Jo lielāks prieks par to, ka tev stājas pretī vēl augstāks tumsas valstības pārstāvis un ar laiku tam ir garša. Ar laiku tas sāk patikt. Ir grūti, bet tas sāk patikt. Un slavu Dievam par to. Es biju ļoti iedvesmota un es braucu atri no rīta uz Rīgu uz darbu. Un, protams, kā tumšs kā jau šajā laikā. Un tad bija kaut kāds tāds, kad es plānoju tikai dzīt vienu mašīnu, tādu smago kaut kādu, un pretī nāca, tur bija tāds. Un, tā kā diezgan bija to mašīnu, un es jau plānoju dzīt, un tad vienā mirklī, tā kā bija tikai tie mašīnu lukturi, un es neko vairāk uz ceļu neredzēju. Un mašīnas tās pabrauc, es tā kā plānoju dzīt, un es skatos tieši, tā kā, divi buki, un viņi burtiski ir kaut kādi, es nezinu, viņi bija tik tuvu, tās stirnas divas, un vienīgais, ko es sapratu, ka būs slikti, jo es nepaspēšu nobremzēt, un tajā mirklī es sāku lēnām spiest bremzes, bet lēnām, jo domāju, nekas tur ir neizbēgami, un tad tas viens buks tā kā uz ceļa, un otrs arī jau nāca pie ceļa malas bija. Un es vienkārši lēnām bremzēju, kas būs, tas būs. Bet tai pašā mirklī, un mans gars, vienkārši es to tik dabiski izdarīju,
kad es vienkārši pacēlu šo roku gaisā un saku, Tēvs! Tas bija viss, ko es izdarīju, jo es nevarēju vairāk neko izdarīt. Nu, tā kā, un tad tur, es nezinu, vai tur apstājās sekundes, vai kas tur bija, bet tas bija kaut kas, tas bija viņš. Tas bija viennozīmīgi Dievs Tēvs, un tas buks pārlica pāri, otrs apstājās un aizskrēja atpakaļ uz otru pusi, un es tā cauri arī izbraucu. Un tad es tā braucu, turpināju braukt, es domāju, wow, tas ir mans tētis. Un vienkārši es to nevaru aprakstīt. Bet tas man iedvesmo, es gribēju padalīties, tas ir nedaudz nosēdies, bet tagad to stāstot, tas atkal uzjundīja to, cik viņš ir gādīgs. Un tad es saprotu to, ka mums Bībele aicina staigājiet garā, jo mums nepārtraukti jābūt nomodā, jo vēlns kā rūcošs lauva staigā apkārt un meklē ko aprīt. Un tur ir tas, ka būsim nomodā. Šī ir tā mana liecība šodien. Slavu Dievam! Jā, par to kungu es arī varu paliecināt tieši tajā pašā mirklī, tikai man tas bija sen jau. Tieši tāds pats variants kā Edītei. Tikai tur bija tā, ka mēs bijām no Igaunijas kalpošanas, es braucu, es biju ļoti pie stūres. Un mēs tajā dienā ļoti daudz kilometrus nolauku, 600, un es domāju, jādebrauc uz mājām. Uz vienu galu 6. Nē, to dienu mēs bijām nolaukuši uz Sviņķiem. Un tajā mirklī, tieši es braucu. Un Jaunjelgavā mani uz krustoju, ne Jaunjelgavā, kas tā, Kegumā, pārbūsim par tiltu, mani stopēja nos. Daudzi to sievieti zina, viņi stopēja nos, tur bieži vien uz Jaunjelgavu viņai vajag, Es domāju, labi, vienkārši jau pašam grūti braukt. Lai paņemšu pa ceļam, Davidīs līdz tai Jaunjelgavai, un arī tieši tas moments. Braucu kaut 110 kaut kas, pēdējām varbūt bišķi ātrāk. Un es vienā mirklī ar viņu runājot, viņai stāstot, kas bija, jo viņi arī, tā kā kristieti, viņi arī uz to te ir jāgrauž to draudziņu. Un es stāstu, un es vienā mirklī pametu acis un skatos briedis, liels briedis, reāli, priekšā man, apstāju man, es braucu, es 10, un man priekšā acis, es viņā saskatos ar viņu acīs, un smuki ragi viņam pat ir, saprot? Un es tikai tajā mirklī to roku pie tās sievietes un otru roku un tāds, ak Dievs! Un aizver acis vienkārši cieni. Un es sapratu, ka čau. Vienkārši tāpēc, ka es ieraudzīju viņa acis savās priekšā mašīnai. Un es noklēju to balsi, to vārdu, ak Dievs! Un viss. Un es braucu. Es gaidu, to mirkli tu gaidi, ka tev tikai kaut kas notiks. Kaut kas būs. Un tu pēkšņi, činks, es nesapratu, kas ir, kaut kā buh tāda skaņas bišķi bija un viss. Es braucu, un viņa arī šokā tā sieviete blakus. Es vienkārši, apstājos. Es izkāpu pie mašīnu riņķī. Vispār nekā. Pēc tam, tur es ieraudzīju, tur es tam rādīju aizmugurēs. Spārna, bukte, viss, tāda maziņa sīkuma, ko es pat naktī nepamanīju, Tajā mirklī, es saku, man vēl joprojām tas viņa skatiens, kad viņš iznāca man priekšā, reāli viņš viss ķermenis bija priekšā mašīnai, un es ar viņu acīs saskatījos. Man tas skatiens vēl joprojām acīs stāv, un ar tie lielie ragi. Man likās, ak Dievs, viss vairāk neko nepateica. Un kur viņš palika, es nezinu, kas viņu pacēla gaisā, es nezinu. Bet vienkārši tas bija tāds vienīgais sauciens un reāli viss notika. Vienkārši līdzīgi tā paša. Iekopja tradīcijas.
Šodien maz. Mēs šodien esam Andrejs kādas laiks slēpjās. Negrib pievienoties. Viņš ir liels mums. Pareizi. Pateiksimies par mūsu bērniem. Varētu piecelties. Ielu. Tas gods, ko mums māca mūsu bērni. Tas ir jāierauga un jāiemāca. Jo it kā mums ir lemts, dots, lai mēs viņus mācītu. Bet, ja mēs paskatāmies uz to situāciju, cik mēs paši mācamies būt pateicīgi un līdzīgi. Jo cik ir Tēvs labs pie mums, pret mums. Ko viņš ir izdarījis, ja? Un ko viņš ar to rādīja? Viņš savu vienīgo dēlu atdeva par mums. Tāpat arī Vecajā darībā, kur teica, ka aiznesa upurēt lika dēlu, ja? Dēļos, protams, tas bija. Pēkšņi vārdi uzvērt. Ja? Viņš arī pateicīgi pazemīs. Iedomājieties, kā mēs mācāmies, kā mums māca mūsu sirdī mainīties. Lai mēs būtu kā tie bērni. Lai mēs pieņemtu jebkuru risinājumu kā bērni. Un to spētu dot bērni. Patiesā mīlestībā, ko jebkurš cilvēks spēj dot, jo mums Dievs to ir devis. To patiesā mīlestību, kas mājo mūsos, tikai mums ir jādod. Tāpēc pateicamies par mūsu skolotājiem maziem. Lai viņi aug spēcīgi, pateicīgi, svētā gara pilni un patiesā žēlastībā un manībā. Amen. Gribi ierakstīt, cik es sūdīgi lasu, ja? Halleluja. Sveiki, draudz, man vienkārši. Es turpināšu ar vienu no, turpināšu savā veidā, tas ir ne jau turpinājums, bet tā kā saistīts ar to pašu domu, ko es pagājušajā reizē dalījos, jums par gudrību. Un šodien rīt 6 kaut kur pamodoties, man uzreiz kaut kā iegāja rokās Bībele, un es nezinu, kāpēc man tieši atvērās šitā vieta. Un viņš man vienkārši šitā vieta visu sāka runāt un teikt. Tas ir Jēkaba 3.1. Jēkaba 3. Faktiski tur es visu jums tūlītām lasīšu. Jo tajā vietā ir arī teikts par gudrību. Netaupiet, mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs.
spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemalkutus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz arī visu viņu augumu. Lūk, arī laivai, lai gan tā ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūra tās vada, kurp te iecās vadītājs. Tāpēc arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns. Netaisnības pasaulē mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritmus, jo pati ir ēles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku daba savalda un ir savaldījusi cilvēku daba. Bet mēle neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilna nāvējošas indis. Ar viņu mēs slavējam to kungu, tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus. Pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētības un lāsti. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izvert no vienas mutes saldus un rūgtus, vai mani brāļi vīges koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīges. Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kā jūsu starpā ir gudrs saprātīgi tā, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī ir rūgts, skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākošā, no dabas, no sātana. Jo kuri saka skaudība, ķildas, tur ir juceklis un visādi nelietības. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta. Tā miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un laba augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības augļus mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Liekas, bieži vien mēs tos vārdus it kā izlasam, ja? Un varētu būt tā kā viņi ne par mums pareizi. Bet tā ir mūsu ikdiena. To mēs darām bieži vien. Neapzinoties sekas, neapzinoties rīcību. Jo gudrībā slēpjas. Ja tev pietiek gudrības, tev arī būs mīlestība. Ja tu nemīli sev, tu nespēji mīlēt citus. Un tas ir tikai gudrības trūkums. Jo gudrība nāk no Dieva. Un vairākās vietās, kas teica par gudrību, tur viss tas saistās. Un tāpēc mēs netopam, mēs nevaram tapt tas, kas mēs nevaram tapt. Mums jābūt tas, kas mēs esam, tajā patiesā gudrībā. Jo kā arī
iepriekšējās, tur citās, es neatceros, kas tā bija par raksturvietu, kuri teica, ka viņa gudrība stāv kalna galā un brēc. Kāpēc viņa brēc? Tāpēc viņa sauc mūs. Viņa sauc mūs, lai mēs nāktu un pieņemtu viņu. Jo tā ir Dieva gudrība. Un tajā slēpjas patiesa mīlestība. Lai mēs spētu mīlēt. Kas arī Ziemassvētkos mums saistās ar mīlestību. Jo kas tapa Ziemassvētkos? Radās mīlestība, ko izlēja Kungs par mums. Mums deva vienpiedzimušo savu dēlu, priekš mums. Mīlestībā. Bet tur ir atkal gudrība, jo to ir jāierauga un jāieredz. Tāds. Varbūt par kaut ko, varbūt ne par ko. Jo katram, kam ir vajadzīgs šie vārdi, viņš sadzirdēs un iedzirdēs. Jo mēs daudz kur skatāmies arī, daudz kur skatāmies tajā mirklī, kad kā mēs sakam, pasaulīgie, kas nav ar Jēzu. Viņi daudz kur vairāk pat pamanā tas lietas, ko mēs nepamanām tie spēcīgie, būtiskie kristieši. Jo mēs daudz ko zinām, bet to gudrību daudz kur neizmantojam. Un tāpat arī vakardienas mums bija tikšanā, Jo tas arī ar piedošanu, tur arī daudziem gudrības nepietiek. Pašā tēva reizē, kad mēs staigam tēva reizi. Iedziļinieties tajos vārdos ar gudrību, ar patiesu gudrību, ko jūs pasakat un ko mēs darām. Un reku atkal ir tā paša mūsu mēle. Mēs tēva reizē sakam visi, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Mēs to visu pasakām. Bet vai mēs kaut viens to visu varam izpildīt? Bet pateikt jau pasakām. Un tad ir jautājums atkal, kur ir gudrība? Tāpat kā likās šodien no rīta pat, meita pienāk klāt, man saka, arī, man liekas, arī bija tajā mirklī blakus, viņa saka, pa mani palūdzu. Es saku, kā tas ir pa maz? Tas nevar būt pa maz. Tur atkal slēpjās tikai gudrība. Gudrība, mīlestībā, ticībā, paļāvībā uz to kungu. Atkal kā mums trūkst? Tās pašas. Jo, kā arī teica, netopiet visi, jo tā būs nasta liela, Tā ir atbildība liela. Jo mums jau ir daudz, kas dots. Vienkārši mēs daudz ko neizmantojam. Gudrības pēc. Vienkārši neizmantojam. Jo, pieņemsim piekdien pirtī. Vienkārši es ticu, vienkārši nekas mums nebija runāts, bet bija gara vadībā. Andrejs sāka vadīt vakar, vienkārši aizgāja plūsmā viss. Un neviens neko nebija pirms tam pat runājis. Un tur bija tā gudrībā uzklausīt to garu. Pareizi, Andrej?
Tajā pašā laikā atbrauca Semjons vēlāk. Viņš saka, redzi, bet viss notiek. Es saku, jā, redzi, nebija Semjona, viss notiek. Nav Semjona šeit, te arī visam jānotiek. Un tā atkal ir gudrība, sadraudzība, mīlestība, pateicība. Ko dod Dievs? Jo vēl kā tu gribi kopā no visiem rakursiem, viss aiziet kopā uz to pašu vienu vietu. Vienalga, kurā pusē skaties. Un jo īpaši, jā, tā mēle, tā mūsu, tas valks, tas mūsu, jā. Zirgam mēs iemaušus liekam, lai viņu savaldītu. Halleluja. Halleluja, kungs. Paldies par to gudrību, ko tu mums liec mūsu sirdīs. Paldies par tavu mīlestību, ko tu esi devis mūsu starpā, ka mēs spējam būt šeit kopā un ka mēs spējam slavēt tevi, kungs. Paldies par katru, kurš bez aicinājuma atsaucās un vada. Un ir piepildība tā, ka mēs varam būt brīnišķīgi. Tāpat kā aizvakar iekliedzās viena sieviete. Halleluja, es pirmo reizi, es tik ilgi meklēju dzīvu draudzi, un reku ir, 4 kilometri attālumā viņa ir. Es saku, wow, liekas, kas tas tāds? Viņa no 9. gada dzīvoja, tur jau Aknīstē, viņa neko nezināja. Man liekas, vai ne 19. vai no kur tur es. Vienkārši likās, jā, kaut kāda tā kā šķēršļi, bet nē, tie nav šķēršļi. Tā ir trūkums vienkārši. To nesavaldīgo, lai palaistu kaut kur. Jo no viņas arī nāk svētības ārā, ja? No viņas arī nāk ārā. Tāpēc būsim visi svētīti pateicībā, pielūgsmē un godāsim to kungu, cik viņš ir labs. Ja nebūtu kungu, es taču jūs priekšā nestāvētu un to nerunātu. Jo tikai viņš to bija spējīgs izdarīt un izmainīt manā dzīvē, kā es arī redzu, ka mums ir vēl viens jūs piemērs Normunds, ja, kurš mums vakardien pirmoreiz sāk runāt pat. Viņš nebija gatavs visu laiku runāt, bet vakardienas kaut ko viņš vismaz sāka runāt mums. Jo katra rīcība un katra darbība ir svētīga, ko mēs darām tā kunga godam. Pateicoties viņam, ka viņš mūs ir izglābts, ka viņš mūs ir atgādājis, ka viņa pēc mēs vispār kopā ejam un varam pateikties un godināt to kungu. Vienkārši man pēdējā laikā arī nāk iekšā tā, varbūt tas arī saistīs ar to godību. Pēdējos laikos man nāk iekšā tāds, es skatos uz cilvēkiem, ar ko es runāju, un es iedomājos sevi tādu, kāds es biju agrāk. Liekas, es tagad reāli, es nevienu kaut kādu, es nezinu ko, un es vienkārši jūs dzīvu nezinu, tā kā es, liekas, wow! Un kā var izmainīties tā iekšējā stāvoklis un iekšējā sirds, jā, pilnīgi pretēji, jā, tā kā Andrei, man gribās visu laiku samīļot, ja? Kaut vai kādreiz man liktos, es viņu gribētu drīzāk dasist, ja? Tas ir normāli. Un tas ir tā, un es arī to nolieku uz to pašu gudrību, jo, lai tā mūsu iekšējā būtība pamainītos, tai jābūt gudrībai, lai tu atzītu, pieņemtu un pamainītu. Jo galvenais jau mums ir lielākā problēma – atzīt pašiem sev sakāvu. Jo mēs tak esam kaut kas. Mēs tak esam kaut kas. Bet bez Dieva īstenībā mēs neesam nekas. Mēs esam tas no kā saļepīja Ādamu, ja, no tās pelevas, ja, putekļi, kas viņi skaitījās. Ja?
Halleluja! Tāpēc pateiksimies tam kungam. Kungs debesu Tēvs, paldies Tev par katru mirkli, ko Tu esi devis. Par katru mirkli, kurā Tu esi man līdz savu vārdu iekšā. Par ko Tu esi man atgriezis atpakaļ. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev par katru brāli, māsu, kas esam šeit. Paldies par mūsu mācītāju Semjonu, kurš ir uzņēmies to valgu, kaut ko vilkt un kaut ko cīnīt. Paldies par visiem, kas ir kopā ar mums visu laiku. Kungs, halleluja, paldies, ka mēs varam ieraudzīt katrā kaut kādu noteiktu sāpju, kādu noteiktu vajadzību, palīdzību, aizlūgt, būt kopā, atbalstīt, pilnīgā, spēcīgā garā. Halleluja, kungs, ka Tu savērt pilnīgi dažāds cilvēks no visām tādām dažādām malām, ka mēs varam būt godāti un pateicībā būt kopā ar Tevi. Halleluja, kungs, Tu redzi, Tu zini, kāds es biju. Ja Tu varēji spēju izmainīt mani, es zinu, ka viss var būt savādāks un pateicībā pilnāks. Halleluja! Halleluja! Jo mums ir lielākā problēma pārkāpt par mums pašiem sev pāri, mūsu lepnumam. Bet Tavā mīlestībā mēs esam glābti un pažēloti. Jo tā mīlestība, ko Tu dod, kungs, tā ir svētākā, kas var būt. Māci mūs, kungs, piepildi mūs, kungs, ar to mīlestību. Lai mēs spētu viens otru mīlēt un patiesi atzīt mūsu sakā. Jo mēs bez Tevis esam nekas. Halleluja. Amen. Могли бы я добавить? Добавить, да? Nu, jā, paturpināt. Jā, droši. Man pēdējā laikā ir domas un arī sāp diezgan, tāpēc, ka ir daudz maldu arī draudzēs un ticīgajos. Un te pašā laikā vienmēr kā stiprinājums ir 1. korintiešiem 13. pants, 13. nodaļa. Pants man nav ierakstīts, bet ok, labi. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pār jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, ka varat panest. Un šeit es droši vien gribu turpināt par to pašu, ko es jau iesāku pašā sākumā, ka ir tās sezonas un ir tās uzvaras. Un katru reizi šī sezona ir cīņa arvien sīvāka. Kopumā viņas droši vien ir arvien smagākas, bet tu tā nejūties. Tev kļūst šīs cīņas arvien vieglākas. Jo arvien vairāk tu zemojies Dievu priekšā, tu saproti, ka nevis tu cīnies, bet viņš par tevi cīnās. Un tu atstāji šo cīņu viņam. Tu vienkārši stāvi. Un tāpat tās gribās ļoti... Ir Bībelē rakstu vieta arī, kad Jēzus saka, mana tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ. Es nezinu, kurš tas ir pants. Un šis ir ļoti traģiski, un Jēzus jau par to runāja. Bet tai pašā laikā, ko es šodien Dievs sirdī ielika jau vakardien, un redz, kā Dievs sakārtoja, ka man ir šodien iespēja arī dalīties ar jums, un es gribu parunāt par Mariju. Es esmu kādu laiku domājis par viņu. Par viņu ir Bībelē diezgan maz, bet es gribu teikt tā. Mēs zinām, ka Dievs, tad, kad Ābrahams nesa upuri pie altāra, Dievs uzrunāja Ābrahamu, viņš tomēr bija statusā, viņš bija garīgā statusā cilvēks, un viņš apšaubīja, viņš nošaubīja. Dievs
viņam atņēma runas spējas, līdz laikam, kad piepildījās viņa apsolījums. Tad, kad eņģelis uzrunāja Mariju, protams, viņai bija vienkārši jautājums, kā tas var notikt, bet viņa pazemīgi pieņēma šo informāciju, šo ziņu. Un tad man gribās jautāt, vai jums šķiet, ka tas tā pēkšņi, viņa tur tāda pasaulīga meitene un Dievs nāca pie viņas? Patiesībā mēs pat neaptveram, cik dziļas attiecības viņai bija ar Dievu. Patiešām dziļas. Un kur tas parādās? Vienkārši Bībele tikai tad par to runā. Un pēc šīs pasludināšanas, pēc šīs atzīšanas, kad Marija teica, es esmu Dieva kalpone, lai man notiek pēc tava vārda, viņa, protams, zemojās Dievu priekšā. Viņa pieņēma, viņa paklausīja, viņa nedomāja par to, kā tas vispār, kā cilvēki izturēsies pret mani. Mani taču var ar akmeņiem nomētāt, vispār kā tas tagad būs. Viņa neļāvās bailēm, viņa neļāvās šaubām. Viņa vienkārši zemojās, viņa stāvēja. Un tur bija jābūt krampim. Tas nav tā. Un tad eņģelis viņai bija arī paziņojis, kad arī Elizabete gaida bērniņu. Un viņa šo informāciju, viņa devās pie Elizabetes. Un tad ir Lūkas 1:38. Kad Marija pasaka, kad esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Un tad viņa nāca pie Elizabetes. 41. pants. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svētā gara pilna. Un šeit man Dievs deva atziņu par to, ka no kā tad Elizabete tur tapa svētā gara pilna, jo pār Mariju jau bija svaidījums. Tas nebija vienkārši tā. Tāpat kā mēs par Pēteri lasām, ka cilvēkus, tā kā viņš gāja, viņš lūdza viņus iznes ielās, lai tikai Pētera ēna viņus skartojot garām. Tas bija svaidījums. Šeit, apmeklējot Elizabeti, viņu piepildīja svētais gars, jo pār Mariju bija svaidījums, bija spēks. Bet spēks, šis svaidījums nāk tikai tad, kad jo vairāk cilvēks pazemojas, jo vairāk Dievs ar viņu darbojās. Un tāpat tās tālāk ir tikai šobrīd uz ātro, man ir tikai vēl. Tad, kad Jēzus bija pie krusta, un es vienkārši spēju iedomāties, kā Marija lūkojās un izgājusi viņam nopakaļ visu to ceļu, kad viņš cieta, viņš tapa nicināts un būtībā līdz nāvei sasists jau pirms krusta. Un tie pēdējie elpas vilcieni, kad viņa stāv, un vēl tad Jēzus viņai saka no krusta. Tad Jēzus ieraudzījis Jāņa 19, 26, 27. Tad Jēzus ieraudzījis savu māti un viņai līdzās māceklis tēvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Tas viss ir labi, tās cilvēcīgās rūpes un tas atbalsts. Bet ja Marija nebūtu vienota personīgās, ļoti, ļoti ciešās attiecībās ar Dievu, viņa to nespētu izturēt. Tāpēc Dievam nav dzimuma. Viņam ir mīlestība uz visiem. Un pār jebkuru, no jebkura, caur jebkuru viņš var darboties, runāt, dziedināt.
Un vienkārši nepieķersimies maldiem. Tas viss ir šeit. Tas ir tur vārdā. Vienkārši lūksim svētajam garam atklāt. Jo, ja nebūtu Marijas, droši vien būtu cita sieviete. Bet šajā gadījumā ir Marija. Mums ir ko no viņas mācīties, no viņas pazemīgās sirds, par kuru ir ļoti maz rakstīts. Bet zem tā ir ļoti daudz. Mēs varam izrakt ļoti daudz caur svētā gara palīdzību. Svētais gars mums atklās. Un tur ir tas, ka arī Pāvils saka 1. Korintiešiem 13:11. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Un arī uz Mariju skatoties, viņa pieņēma šo informāciju, ka viņai būs bērniņš ieņemts ar svēto garu, ja? Un tad beigās, caur tiem gadiem, 33, viņai turpinājās šos 33 gadus plus vēl šīs ciešās attiecības ar Dievu, kad viņa spēja nostīties tajās ciešanās, kuras cieta viņas dēls. Viņa vienkārši spēja. Tāpēc, ka es ticu, ka viņa arī zināja, jo arī tad, kad par to pirmo brīnumu, kad Jēzus darīja, tas bija caur mātes iniciatīvu, jo Dievs jau caur viņu runāja uz Jēzu šajā mirklī. Tāpēc, ka Dievs parāda, ka tur jau ir sievietei nozīme. Un tāpēc gribās, mēs esam kā bērni, bet mēs pieaugam. Un arī Mariju mēs redzam, ka viņa pieauga caur šo ticības ceļu, paļaušanās, pazemības ceļu. Un turpat 1. Korintiešu 14:20. Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Un tā kā mēs pieaugam, tā kā mēs rokam, meklējam, klaudzinam, mēs augam. Dievs dod atziņas, viņš atsaucas, viņš atver. Un tāpēc neapstāsimies. Mūsu dzīves ir par īsu, lai mēs atklātu visu, kas ir Dieva kambaros. Turpināsim. Un neliksim Dievu rāmjos. Neliksim Dievu rāmjos. Dievam tādu nav. Viņam vienkārši nav. Viņam vienkārši vajadzīgi pļāvēji. Jo pļāvēju ir maz. Pļāvēju ir maz. Viņam vienkārši vajadzīgi pļāvēji. Slava Dievam, Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs, Dievs, par šo iespēju, Kungs, dalīties. Tik daudz ir manā sirdī, tik daudz bijis, tik daudz esmu apslēpusi, un Dievs ir runājis. Un šī ir tāda viena no mazajām reizēm. Slava Dievam, lai Dievs katru svētī. Amen. Слава Господу, что мы в Доме Божьем, и Его присутствие здесь, такая музыка классная, такая располагающая. Вот. Я хочу поделиться тем, что есть в моем сердце. Я хочу, чтобы вы тоже включились в это, поразмыслили надо мной. Не надо мной, а точнее над Словом Господа. Вот это время, да, время Рождества, когда год подходит к концу, и мы анализируем, подводим какие-то итоги, что в нашей жизни было, как Господь действовал, что Он делал в нашей жизни. И, конечно, наши сердца наполняются благодарностью. И мы благодарим за этот год, и мы говорим: Господь, слава Богу, что мы живы. Потому что, возможно, кто-то уже не дожил до этого дня сегодня. И таких много людей, я думаю, что и ваших знакомых ушло немало людей, да, которых вы знали. И я думаю, какая благодать и привилегия жить
Господь нам дал жизнь. И Он дал нам не просто жизнь, Он дал нам новую жизнь во Христе Иисусе. И вы знаете, и вот это самое главное, что мы возрождены от Господа. Послушайте, мы возрождены от Духа Божьего. Мы теперь в Царстве Отца. Мы сидим одесную Отца. И часто мы не осознаем это. Что это такое? Мы родились от Господа. Аллилуйя. И проходит время, и мы постепенно теряем это чувство. Чувство первой любви к Господу. Чувство, когда мы трепетали, когда приходили на служение, когда мы приходили на молитву. И служение становится таким обычным делом. Аминь. Вы со мной? Ну, мы все такие, к сожалению. Ну, мы люди, мы так устроены. Мы перестаем ценить то, что для нас изначально было трепетно. Мы говорили: вау, слава Господу. Я помню, когда в 90-е мы приходили на служение, это было что-то такое невероятное. Знаете, как вот парень встречается, идет на свидание с девушкой, он там волнуется, переживает, как, что будет, как. Я думаю, каждый тут из мужчин переживал это, да? Кто-нибудь ходил на свидание? Есть мужчины здесь? Есть? Или, ну, кто не ходил, тот еще пойдет. Вот, слава Богу. Вот такое же было чувство. Чувство такой первой любви. Тут покаялся недавно, тебе месяц-два от роду, а ты уже руки возлагаешь, там бесов изгоняешь, все происходит, люди падают, бесы выходят, и думаешь: вау, как это работает, классно. Господь живой, тут смотришь, ноги выпрямляются, вытягиваются, руки вытягиваются, ты думаешь: вау, люди получают исцеление, это реальность. Это то, в чем должна жить церковь. Аллилуйя. И я верю, что времена не поменялись. Поменялись мы. Мы перестали жаждать, мы перестали трепетать, мы превращаем вот служение в просто такое обыденное какое-то служение. Просто пришли, посидели, тусанулись, там что-то прославители, там попели что-то, и все. Это рутина. Вы знаете, а Бог, Он каждый день творит новым. Каждый день новым. Представляете, солнце восходит, и оно не такое, как оно было вчера. Оно другое. Оно по-другому светит. Абсолютно все другое. Ибо свет творю все новое. Так Господь говорит. И Он хочет в нашей жизни творить все новое. Вы слышите? Кто имеет уши, да слышит. Господь желает творить новое в твоей жизни. Важно, чтобы наше сердце было открыто. Послушайте, дьявол нас вообще хочет настолько обмануть, столько лжи вложить в наши сердца, чтобы ты разочаровался в Боге. Сказал: нет, это не работает. Я уже столько времени жду, и ничего не происходит в моей жизни. И это происходит с каждым. И я в последние времена начал задумываться вообще над праздниками Рождества, Пасхи там, и так далее, которые большинство в мире так грандиозно празднуют. И я действительно прихожу к такому выводу, что эти праздники, они как бы уже не просто праздники, а какая-то просто сложившаяся традиция, которую каждый год мы празднуем. Вы знаете, появляются какие-то вот эти сцены, вот эти Иисус, младенец, Мария, Иосиф. И понимаете, и как бы ты думаешь: ну окей, хорошо, вот день рождения, да, вот мы почему-то всегда вот такой он маленький у нас Иисус такой, знаете, и мы так, я начал задуматься, вот представьте, если бы к тебе приходили на день рождения, и там такие все твои фотографии, ты в младенчестве, ты младенец, вы согласитесь, наверное, сказал: слушай, как бы ты уже вырос, слава Богу, уже взрослый, а что ты так все вот в этом младенчестве-то пребываешь? Как-то, немножко не то что-то, согласитесь. Вот, и ты начинаешь задумываться, а что за суть? В чем суть? Для чего-то Христос пришел.
И для чего ты распял? Вы знаете, и дьяволу очень удобно, чтобы мы свой акцент именно ставили не на сути, а на форме. Понимаете? Кто-то меня слышит? Я не против Рождества, не против Пасхи. Но я за ту суть, которую Бог вложил. И действительно, когда даже Христос шел умирать, и все начинали плакать, рыдать, Господи. Женщины рыдали. Иисус говорит, послушайте, не о мне плачьте, а о детях ваших. Потому что придет беда. Потому что много скорбей придут. А мне не надо плакать. Вы знаете, а дьяволу так выгодно представить Христа в таком свете, что он такой, то ли он младенец, такой маленький, беспомощный, то ли он висит на кресте, он опять беспомощный, он ничего не может. И дьяволу это выгодно представить Христа в таком свете. Послушайте, я был в Иерусалиме, и его там точно нету. Вы слышите, его нет, он воскрес. Он воскрес из мертвых. Он не висит такой беспомощный, как его представляют везде. На кресте висит такой немощный. И много лет назад Господь дал мне такое откровение. Вот это распятие, где во многих церквях, где на кресте висит Христос. И мне Господь говорит, а это символ чего? Это символ чего? У кого-то есть какие-то понимания? Символ чего? Иисус на кресте. Типа напоминание, а не так везде. Что это может означать? Христос на кресте. Для меня это что тело умершее. Смерть. Еще что? Смерть тела. Он взял что? Грех. Грех. Проклятие. Вы знаете, возлюбленные, это символ проклятия. Это не символ какой-то святости. Это символ проклятия. Понимаете? А дьявол нам рисует, он ставит во главу угла, смотрите. Смотрите, вот оно святость. Целуйте распятие. Нет, это проклятие, это не благословение. Истина в том, что Христос, Он воскрес. Вот это истина. Он воскрес из мертвых, и Его нету на кресте. Возлюбленные, вот эту истину примите сегодня. И ходите в свободе, а не в религии, которую нам навязывают много лет. И говорят, вот это святость, вот это божественно. Нету там божественного ничего, потому что Христос победил смерть. Он победил, и поэтому мы можем праздновать, аллилуйя. Мы можем ходить в свободе, которую Он даровал, а не тот, который немощный, который беспомощный, ничего сделать не может. И дьявол все извратил в нашей жизни, чтобы мы ходили в этой лжи. И действительно нам просто перед Богом надо говорить, Господь, освободи меня от этой религии. Освободи, я хочу ходить в жизни. Я хочу саму суть христианства осознать, которая говорит о свободе, о той цене, которая была заплачена за каждого из нас. Вот в этой свободе Христос даровал нам свободу, чтобы ты ходил в этой свободе. Аллилуйя! Слава Господу! И пусть действительно вот это Рождество, и это Пасха, и то, что мы принимаем это хлебопреломление, это как воспоминание той победы, которую Христос совершил ради нас. Чтобы мы действительно не представляли Христа каким-то немощным. Потому что Он Сын Божий. Он Сын Божий. Он тот, кто отобрал ключи ада и смерти у сатаны. И не просто отобрал, а властно подверг его позору. И дьявол прекрасно знает, есть ли у тебя это откровение или нет. Ходишь ли ты в той победе, которую даровал Иисус Христос? Возлюбленные, мы должны верою взять эту победу и произвести ее в этом материальном мире, материализовать ту победу, которую Бог приобрел для нас.
И это суть нашей веры. Опустить небеса на землю и показать, вот Христос, вот Он Господь, вот Его слава. Амин. И Господь желает, чтобы наша вера, она была заряжена. Она была заряжена. И когда ты заряжен этой живой верой, когда ты действительно переживаешь Бога каждый день, а не только ходишь, знаете, как принято ходить на Рождество, на Пасху. Когда для тебя Христос – это живой. Когда ты можешь и поплакаться, и покричать, и пострадать, помолиться, посмиряться перед Ним. И это нормально. Когда ты кричишь недовольство к Богу, все нормально. Это нормально. Бог не падает с трона, когда у тебя что-то не идет так, как хочется. Он все там же на троне. Аллилуйя. И в моем сердце желание, чтобы действительно каждый переосмыслил эти праздники, переосмыслил жизнь со Христом. Чтобы мы не циклились на каких-то внешних атрибутах, а чтобы мы концентрировались на жизни Иисуса Христа и что Он сделал ради нас. И вот это является ядром Евангелия, ядром христианства, что мы ходим со Христом каждый день. И мы не празднуем только Рождество и Пасху, мы каждый день празднуем Его Пасху, потому что Он воскрес, и Он каждый день с нами. И у нас есть каждый день повод радоваться, амин. Каждый день мы можем ликовать. И я помню, когда мы в 90-х только пришли, нам, говорят, показывали церковь. Там одни негры такие, знаете, ну вот такие вот шоколадки там одни. И церковь огромнейшая. И знаете, идет такое прославление все. Ну, знаете, как вот негры, они такие темпераментные, славят Бога. И пастор выходит, и он одно слово говорит: Иисус. И тут как будто атомная бомба взорвалась. Бу-бух. Такие крикли, вопли, все. Знаете, что-то происходит. И я верю, что приходит время, когда мы действительно будем собираться с ликованием, когда мы не будем смотреть, да, кто-то нам на что тут сыграет, споет и так далее, кто-то проповедует, но пастор должен проповедовать. Послушайте, когда каждый придет и не будет бояться тому, что по мне подумают, что я тут как-то, да без разницы, возлюбленные. Важно, чтобы сердце горело для Иисуса. А когда оно горит, тебе хочется что-то делать, амин. Тебе хочется служить, тебе хочется встречаться с братьями и сестрами. Почему? Потому что тебе есть чем поделиться. А когда мы пустые, мы просто сидим, нам стыдно, мы не уверены. Что, пришло время разрушить эту религию нашей плоти и сказать: послушай, ты будешь делать то, что Дух Святой говорит, и разрушишь всякую гордость. Знаете, наша плоть очень прячется. Ну, это не культурно, это неудобно, зачем тебе это? Что ты такое? Вы знаете, это плоть наша, которая хочет контролировать наш дух. Мы должны освободиться. Мы должны сказать: Господь, я выйду сюда, хоть 5 слов скажу, но я сделаю это в вере. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Будьте благословенны. Un man patīk, kā 2. korintiešiem rakstīja tādi vārdi. Tāpēc no šī brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Un ja mēs Kristu esam pazinuši miesīgi, tad tagad vairs tā nepazīstam. To jest mēs vairs nezinām nevienu pēc miesas. Bieži vien, kad mums pasaka par kādu cilvēku, mums reiz asociācija par to cilvēku. Mēs esam pieraduši domāt par cilvēku. Bet Bībelē ir teikts, ka mēs vairs nevienu nepazīstam pēc miesas. Ja cilvēks ir atdzimis no Dieva gara, viņš ir garīgs, Dievs viņu var lietot, Dievs viņu grib lietot, Dievs grib pilnveidot to cilvēku. Un ļoti svētīgi, kad mēs esam tik dažādi, bet tajā pašā brīdī mēs tik vienādi. Bet tajā pašā brīdī mēs esam dažādi, bet vienādi. Dažādi un vienādi. Jā, tāpēc, ka Dieva gars dzīvo mūsos. Un, ja godīgi, ļoti daudz, kas bija jau šodien pateikts. Un liekas, kad varētu tā приходит год, и подводим итог, ja? Nāk gada beigas, ir kaut kādi secinājumi, un nāk dievkalpojuma beigas, un arī ir kaut kādi secinājumi. Un to, ko Edīte iesāka, to, ko Ilmārs iesāka. Un ja tu esi dzirdīgs, tad noteikti dzirdēsi un dzirdēji, ko Dievs
runā uz tavu sirdī. Tāpēc, ka tu vienmēr esi в ожидании, tādās gaidās, Dievs, ko tu gribi darīt. Un, ziniet, vakardien mēs bijām Lietuvā un vajadzēja braukt pēc darba, un aizvakar bija pirts, un visu nedēļa bija gara, un sestdien es pieceļos, un tā negribās braukt. Un tev uzreiz tā, varbūt vajag mājās pasēdēt, varbūt vajag atpūsties, varbūt vēl kaut ko vajag. Un tad tā kā iekšēja cīņa, bet jūs jau zināt, ja, kāpēc tā notiek. Tāpēc, ka miesa vienmēr pretojas garam. Un es tādās pārdomās biju, es pēc tam padalīšos ar atziņu, bet vienkārši tādu kā liecību pārdomās, ko darīt, kā rīkoties. Un ziniet, Dievs man atgādināja vienu situāciju manā dzīvē. Bija kaut laiciņu atpakaļ, ja, man bija izaicinājums, un es teicu Dievam, ko darīt. Man ir jāsakārto šitā lieta, vai jāizbrauc uz dievkalpojumu, pakalpot, vai vēl kaut kas jāizdara. Un es Dievam saku, man nesanāk. Man ir jāsakārto tā kā fiziskās lietas. Bieži vien mēs noliekam pasaulīgās lietas pa priekšu. Un kas notika tālāk, tad vienkārši Dievs man deva atklāsmi, vai deva tādu atziņu. Viņš man pateica tādu vārdu, kad tiecies pēc manām lietām, un es tavas lietas sakārtošu. Un galu galā, kas notika, viņš sakārtoja man to, ko man vajadzēja, un man bija iespēja aizbraukt uz dievkalpojumu, bet tas vienkārši tāds kā ievadvārds. Jeremijas 29. nodaļa. Jeremijas 29. nodaļa, kam ir bībeles, tie atverat, ja? Varbūt pārbaudiet, varbūt man datorā ne tāda bībele. Tur rakstīts 11. pants. Jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Un bieži vien dzīvē mēs ejam dažādiem apstākļiem cauri, dažādām situācijām, kas mums ļoti, ļoti nepatīk. Mums ir spiešana, spaidi, cilvēki, vēl kaut kādas. Un tad Dievs saka, ka manas domas par jums ir glābšanas un labas domas. Un beigās tu saņemsi to, pēc kā tava sirds ilgojas. Kad jūs mani tā piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet mani pielūgt, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Un, kad tu noliec Dievu pirmajā vietā, Dievs sakārto tavas citas pārējās lietas. Tā, ka tu izvēlies viņu, viņš izdara to daudz labāk un daudz vienkāršāk, tāpēc, ka viņam ir savas domas. Un, ziniet, vakar tā kā negribās braukt, ļoti negribās braukt. Bet beigās saku, Dievs, es izvēlos, man ir apsolījums, ka tu gādā pa manām lietām, es gādāju pa tavām lietām. Un beigās mēs sapratām, kāpēc mēs turien braucām. Bija labs laiks, svētīga sadraudzība. Mēs bijām ne jaunās telpās, bet citās telpās. Un tur reāli telpas, lai veidotu dievkalpojumus pilnvērtīgus. Tur telpa ir lielāka nekā šitā. Un tu saproti, ka Dievs jau visu ir sakārtojis. Mēs pabijām, bija tāda sadraudzība, bija svētīgs laiks. Un tad, kā saka, tā kunga ceļi ir neizdibināmi. Mēs braucām atpakaļ. Un pirtī piegāja pie manis viens vīrietis, kas ir no Lietuvas, varbūt kāds viņu redzēja. Viņš saka, negribētu atbraukt pie manas mammas, palūgt par manu mammu. Nu, tā kā labi, aizbrauksim. Un galu galā viņa tur kaut kādā reāli lauku ciematā, vispār kaut kur tur kaut arī 30 nēl vai cik. Jā, lietuviešu Černobiļas, daudz dzīvokļu mājas pamestas tur daudzas. Un interesanti, ka Dievs paņem cilvēku un sūta viņu uz tādām vietām, kur citi negrib iet. Kaut kādā Lietuvā, kaut kāda latvieši, ja, kaut kāda spirts. Bet Dievam ir savi plāni. Dievs saka, es zinu, kādas man ir domas par jums. Saka tas kungs, miera un glābšanas domas un ļaunuma un ciešana domas. Tāpēc, ka kad mēs ciešam, mums liekas, Dievs, tu jau kavē, tu jau nedari tā, kā es gribu. Un Dievs tā kā iedod to apsolījumu, ka tas nav tā, kā izskatās. Manas domas ir savādākas par tevi. Es domāju par tevi savādāk, es domāju par tevi labāk. Tāpēc, ka tie apstākļi, kas mums izveidojas apkārt, mums liekas, ka Dievs ir pret mums, ka Dievs negrib mums palīdzēt, ka Dievs negrib iestāties.
Bet tieši Dievs paņem dažreiz kādus cilvēkus un iesūta, lai varētu pakalpot vienam cilvēkam. Un bieži vien Dievs atsūta mūsu dzīvē vienu cilvēku. Tu svētdienā esi dievkalpojumā, tu it kā neko nedzirdēji, iespējams, ja? Iespējams, tu tāds tā kā vienaldzīgs, bet pēc dievkalpojuma pienāk kāds brālis vai māsa, pasaka vienu vārdu, un tas vārds tev, tā ir atbilde, tā ir atslēga. Tāpēc, ka Dievs zina par mums labāk. Un tur ir teikts, ja, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Tagad izskatās, ka vēl nav. Tagad izskatās, ka tas nav iespējams. Tagad izskatās, ka tas nebūs, nenotiks. Bet tas tā izskatās. Tāpēc, ka Bībelē teikts, un neredzēja to acs, un nedzirdēja to auss, ko Dievs ir sagatavojis viņam mīļotajiem. Un tālāk tur teikts, bet es jums tā kā atklāju vai atvēršu caur svēto garu to. Tā, kad tu staigā garā, tad Dievs ar tevi runā skaidri, cieši, saprotami. Tā, kad tu uzticies Dievam, tad Dievs pārējās lietas sāk kārtot tavā dzīvē. Tā, kad tu uzticies. Un ziniet, Edīte runāja par Mariju. Un man liekas, kaut kur es biju pat atzīmējis. Iespējams, jā, iespējams, nē. Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa 19. pantā. Bet Marijai visus šos vārdus paturēja savā sirdī, tos pārdomādama. Kad atnāca Gani, pateica, ka piedzimis pestītais, ka viņi redzēja eņģeļus, Marija to visu paņēma, jo viņa uzticējās Dievam. Iedomājieties, sieviete, kura nav, teiksim tā, gulējusi ar vīriešiem, kura tajā laikā, ja uzzinātu, ka viņa ir palikusi stāvoklī vispār no citas personas, parasti ar akmeņiem un ārpus pilsētas. Bet Jāzeps viņu atstāja pie sevis, piedzimst Jēzus, atnāk Gani, parādās eņģeļi. Vispār, ja šodien tā notiktu, padomā tev, kaut kāda starpgalaktiskās atklāsmes pārāk viss ļoti garīgi izskatās. Bet Marija saka, es paglabāju šos vārdus sevī, ielika, tāpēc, ka viņa zināja, ka, ja Dievs ir iesācis savu labo darbu, ja Dievs viņai ir atklājis, ja Svētais Gars nāca par viņu un pārliecināja. Un tāpēc mēs šodien bieži vien gribam pārliecināt cilvēkus. Klausies, tu nepareizi tici. Es vakardien ieslēdzu Kristīgo radio vakarā braucot, netiesājot, neko vienkārši pārdomājot. Un tik daudz šodien, ne tikai Kristīgā radio, vispār pasaulē, kad cilvēki saceļās pret cilvēkiem, kad cilvēki grib pamācīt citus cilvēkus, kad cilvēki grib gudrāki būt par citiem cilvēkiem. Vot mūsu patiesība, vot mums tā ir atklāts, mēs tā ticam. Bet reāli, kas šodien vajadzīgs, tā ir patiesība. Jo tikai patiesība dara mūs brīvus. Nedara to, mana atziņa var būt nepilnīga, ja Bībelē teikts, bet patiesība viņa ir pilnīga. Un ziniet, šodien ir vieglāk runāt citam pret citu. Šodien ir vieglāk tiesāt citu. Šodien ir vieglāk, tāpēc, ka par to nav jāmaksā cenu. Bet tad, kad tu paņem patiesību, tad, kad tu izvēlies dievišķas lietas, tad, kad tu izvēlies nepaklausīt miesai, bet paklausīt garam, tas iespējams tev maksās daudz ko. Tas iespējams, ka tu sestdienas dienā piecelsies un pateiksi, man tā negribās nekur braukt. Miesā pateiks, sēdi mājās, dari savas lietas. Jā, it kā jau forši, bet beigās nebūs pareizi augļi no tā. Un zini kā, Jēzus pateica par sevi ļoti foršus vārdus. Mana maize vai mans ēdiens ir darīt tā kunga darbus vai darīt to ko Dievs ir teicis, es no krievvalodas mēģinu iztulkot ātri. Un es teikšu tā, tad, kad mēs kalpojam cilvēkiem, tādā veidā mēs paši augam. Tā, kad mēs kalpojam cilvēkus, mēs paši pilnveidojamies, un man arī bijis tā, ka tā negribās. Uz kādu dievkalpojumu, piemēram, kaut kur pasaules, un viss ir steigā. Tu aizbrauc, Svētais Gars nāk pār tevi, viņš piepilda. Un tev, kaut kā, vieglāk. Ir īpaši pēc atbrīvošanas bieži vien, tāds atnāc 2 stundas lūdz par cilvēku. Pēc tam čik kaut kā pārslēdzās, un tu jūti, ka tu esi stiprs. Tāpēc, ka tā ir barība. Tas ir ēdiens, tāpēc, ka tu pildi Dieva gribu. Un tā, kad tu izvēlies viņu, viņš izvēlās tevi. Viņš vienmēr ir izvēlējis tevi, bet viņš izvēlās tev palīdzēt daudzās dzīves sfērās. Un vecajā derībā ir rakstīts, ja, kas pagodinās mani, to es pagodināšu. Tā, ka mēs izvēlamies Dievu pagodināt, tā, ka mēs aizliedzam sevi, sekojam Kristum, ja,
ko es izlasīšu romiešiem. Es ilgi nerunāšu, tāpēc, ka es domāju, šodien ļoti daudz vērtīgas informācijas. Tie, kas klausījās, tie, kas gribēja saņemt kaut ko, viņi saņēma. Jo miesas cilvēks, romiešiem 8:5. Jo miesas cilvēks tiecās pēc miesas lietām, bet gara cilvēks pēc gara lietām. Miesas tieksmes ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā nespēj. Miesas cilvēks nevar patikt Dievam. Un lai cik tu būtu labs, lai cik tu varētu zināt Bībeli, lai cik tu varētu zināt daudzas lietas atklāsmes un tu varētu staigāt un citēt rakstus, bet ja tu nedari to, ko Dievs to liek, tad tam ir nulle vērtības. Tāpēc, ka Dievs, kad paaicināja cilvēku, kalpot, viņš nepateica, tici man, un tad tev būs tādas lietas. Viņš pateica, ko? Seko man. A sekot nozīmē katru dienu nomirt priekš sevis. Katru sestdienu tev varbūt jābrauc būs kaut kur kalpot, un tad atkal ir tava izvēle. Katru dienu, pirmdien, otrdien, trešdien, piekdien, citās dienās, tev būs izvēle, ko es izvēlos. Un skatoties uz to visu, tev liksies, ka Dievs par tevi slikti domā, apstākļi pret tevi, situācijas pret tevi, te nesanāk, tur nesanāk. Un Jēzus saka, jo es zinu, kādas ir domas par jums, saka tas kungs. Tāpēc, ka Dievs tikai zina, kādas viņam domas. Tāpēc, ka viņš redz, kas būs ar tevi pēc 10 gadiem. Viņš redz, kas ar tevi būs pēc 15, 20. Viņš redz, kāds ir tavs gals, kāds ir tavs sākums. Un ja tagad izskatās, ka tāds ļaunums ir manā dzīvē, tā mani spiež nost, tā man ir viss ne tā, kā es to esmu plānojis, vai tā, kā es to esmu gribējis. Un ne ļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Zināt, pasaulīgiem ir tā cerība, mirst pēdējā, Kad jūs man tad piesauksiet, es jums atbildēšu. Sadraudzība. Un kad jūs nāksiet mani pielūgt, es jūs paklausīšu. Kad jūs meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsim. Bībelē ir teikts, kalpot tam kungam no visas savas spēka, no visas savas sirds, no visas savas būtības. Tāpēc, ka Dievam nekad nepatīk dalīta sirds. Es it kā gribu kalpot Dievam, bet es nevaru, es negribu vēl kaut kādas. Un tu it kā it kā nē. Ja drīkst, es vēl Kolosiešiem 3 ir no 23. panta. Visu, ko darāt, darēt no sirds, ir kā savam kungam un ne cilvēkiem. Amen. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareizi darīs, dabūs pelnītu atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Amen. Tieši tā. Tā, kad tu izvēlies Dieva lietas, Dievs sāk darīt tavas lietas. Tā, kad tu izvēlies kalpot Dievam, Dievs pārējās lietas sāk kārtot. Un ziniet, man arī vakar bija tā kā izaicinājums. Bija sava veida kaut kāda grūtība viena, Un likās, kā šitā tā trešo. Bet tā, kad tu izvēlies, kad tu pasaki Dievs, es eju un daru, atrisinās tā problēma. Dievs reāli kārto lietas tad, kad tu esi ieinteresēts viņa valstībā. Tas nenozīmē, ka es tagad kalpoju Dievam un Dievs tur sakārto visas lietas. Bieži vien Dievs kaut ko vēl nesakārto, tikai tāpēc, ka viņš zina, kad to izdarīt labāk. Bet tā, kad tu kalpo Dievam pa īstam, tavs gars, viņš dzīvs. Tu esi dzīvs. Tev ir ko pastāstīt. Tu, piemēram, bieži vien es aizbraucu, domāju, tagad es pasēdēšu, paklausīšos. Tevi izrauj ārā, davai stāsti kaut ko tur, davai padziedi. Liekas, Dievs, kad ir atpūta? Es atceros, pirmais pravietojums, laikam dalījos kaut kad bija, kad es sāku kalpot. Pats pirmais pravietojums, kad es sāku vienkārši kalpot draudzē. Tad Dievs pateica tādu frāzi. Darba daudz
un vēl gribēsi atpūsties, bet es tev neļauju, tāpēc, ka laika ir maz. Es domāju, Dievs, kad atpūta? Kad atpūta? Vai Jāzepam bija pravietojums arī? Jāzeps jau smējās, viņš jau zina, pa ko iet runā. Nu ka. Viņš saka, tā piekusis, aiziet. Un Dievs saka, strādā, vēl darba daudz, atpūtīsies debesīs. Jāzeps tāds, tā ir cerība no Dieva. Tāpēc, kad tu kalpo, tu piepildies, un Dievs atjauno tavus spēkus. Es atceros, ka mēs kalpojām šeit atbrīvošanas kalpošanu, un atbrauca, parasti mēs pierakstam cilvēkus, viņi atnāk sestdienā, ja? Un atnāk 5 cilvēki, kuriem bija jāatnāk, un pēc kāda brīža atnāk 17 cilvēki no Latgales. Un tu stāvi 8 vakarā, ko darīt, bet jo nevar viņus palaist. Tev jākalpo. Tu nevari pateikt, piedodiet, man jāiziet pagulēt, tad es atbraukšu un tad paturpināsim. Bet tu izvēlies viņu, un tu kalpo, tu dari. Nevis tāpēc, ka vajag, nevis tāpēc, ka tev kāds licis to darīt, bet tāpēc, ka tu mīli Dievu. Un tu zini, ka Dievam rūp katra dvēsele. Un es atceros, 3 vai 4 naktī mēs aizbraucam mājās, tā bija sestdiena, un 8 jau jābrauc uz šejieni. Bet pat tām 2 vai 3 stundām mēs braucām mājās, gulēt negribās. Domāju, kā tā? Aizbrauc mājās, tu pa 3 stundām izgulies tā kā pilnvērtīgu grafiku. Jo parasti pēc tādas maiņas tu atnāc pēc dievkalpojuma mājās, ej gulēt, bet tu tik pilns, tik pārliecināts, tāpēc, ka Dievs atjauno pat tavus spēkus, tā kā tu izvēlies viņu. Dievs kompensē visu, ko liekas tu zaudē. Tāpēc Dievs zina nodomus par mums. Viņš zina, kas būs tālāk. Bet tā, kad tu izvēlies viņa darbu, pārējās lietas viņš sāk darīt un slīpēt. Viņas varbūt nenotiek uzreiz. Bieži vien cilvēks atnāk, palūdz 2 reizes, ja? Dievs piedod, tu mani nesadzirdēji. Bet tā, diemžēl, ir. Un, ziniet, skatoties uz mūsdienu tādu trendisko kristietību, kā tagad vispār 21. gadsimtā notiek, ka Dievs ir palicis tāds. Nestrādā, znači nevajag. Nē, bet tā, kad mēs pieliekam pūles, bija raksturiet, ja, kad es kaut kad dalījos, kad mums ar spēku jāpieliek kaut kādas pūles. To es mums ir jāieinvestē kaut kas. Kas ir jāinvestē? Miesa. Mums jāuzliek uz altāra miesa. Tas būs katru dienu izaicinājums. Jo miesas cilvēks tiecās pēc miesas lietām. Gara cilvēks tiecās pēc gara lietām. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, kā Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un jūsos mājo tas gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Tad viņš kā Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Svētais gars, kas ir mūsos, viņš dod to spēku stāvēt pretī. Un ziniet, bieži vien es dzirdu tādas liecības, ka cilvēki saka, tur tādas, teiksim tā, nevisai pozitīvas liecības, ja, ka tur bērns nomirst vai vīrs nomirst vai tāda situācija notiek ļoti, ļoti nelaba. Un cilvēki bieži vien apzinās tajā lietā, ka ja nebūtu svētais gars, viņi nespētu to visu iznest cauri. Kur Ivans stāstīja, ja? Cilvēks vienkārši aiziet uz strīpu, tāpēc, ka nezina, kā kompensēt mieru iekšā. Cilvēki meklē un nevar atrast. Nav, un viņi aiziet, paiet 2 nedēļas no dzīves, ja, izdzēstas, a rezultāta nav. Bet mums ir dota patiesība. Un tā, kad mums grūti, mēs atnākam, mēs lūdzam, un Dievs piepilda mūsu sirdis. Tā, kad mēs meklējam, mēs atrodam, tāpēc, ka mums ir dots apsolījums. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. No visas sirds. No visas sirds. No visas sirds. Un tas ir gudrības sākums, ja?
Tāpēc, jā, Ziemassvētki ir labs laiks. Labs laiks atcerēties, ka tas viss sākās kaut kad, un tas vēl nav beidzies. Beigsies tikai tā, kad mēs atnāksim uz debesīm. Tā būs pilnība un miers. Pilnība un miers. Tāpēc, lai Dievs svētī katru, jā. Es ticu, ka Dievs šodien runāja uz mūsu sirdīm. Ja tu meklē, tad Dievs vienmēr uzrunās tevi un atradīs iespēju kārtīgi parunāt. Bet viss ir no tavas sirds. Un galā, jā, mēs vakarā aizbraucām, palūdzām par to sievieti. Ļoti tālu kaut kur, pēc tam vajadzēja kaut 40 pāri minūtes braukt no turienes uz Aknīsti, vispār pa citu pusi kaut kur. Un Dievs šodien darbojās. Vienkārši vai tu izvēlēsi viņu pirmajā vietā? Tas ir visgrūtākais. Tāpēc, lai Dievs jūs svētī, stiprina. Jā.